Labrīt. Patiesībā nav nekāds agrais rīts. Ir 9. Tas nozīmē, mēs tādu jau rīta copi laikam esam palikuši garām, bet nekas. Mēs plānojam to, ka diena iesils un makšķerēt varēs normāli sākt varbūt pēcpusdienā. Es esmu ar savu jauno peldrīgu Galaxy Cruise kajaks. Mēģināsim, testēsim. Pirmo reizi būšu ūdenī ar viņu, bet es neesmu izdarījis mājas darbu. Es neesmu izdarījis to, ka es neesmu piesaistis pavadiņu savam Savage Gear kātiņam, ko es šodien izmantošu sapaliem, jo te šajā upē sapalīši arī ir. Lieliski noder šādi te Lucky John zeķīte kātiņam. Par pašu kajaku, tas tāds viss man viņā pagaidām patīk, bet tādu gala verdiktu jau varēs dienas laikā tikai saprast, un beigās arī varēšu izstāstīt, kas man patika, nepatika, plusi, mīnusi, ko vajadzētu varbūt savādāko uzlabot. Bet pagaidām man jāsaliek ar makšķerīti, jāpiesien pavadiņa un varēs doties upē. Plānos noirēt vairākus, kādus varbūt tās 15-16 kilometrus. Esam ar 2 kajakiem, otrs kajaks mums ir Savage Gear, Rider, laikam tā viņš saucās, ar motoriņu, un tad noteikti tajā laivā arī kaut ko mēs pasāstīsim, kā tad iet, kā airējās, makšķerējās un tam līdzīgi. Otra mērķa zivs šodien sapals būs pēcpusdienā, tagad līdz pusdienas laikam noteikti mēģinās vairāk līdeku, linerbaitiņš, un jauns kātiņš ir Lucky Johnam Pelagic Addict, līdz 60 gramiem, bet viņš lieliski strādā džerkam, man ļoti iepatikās. Kā viņš uzvedās rokā, un tad arī viņu šogad diezgan daudz makšķerēšu. Man Savage Gear kātiņš jau redzējis gan forelus, gan sapalus. Es viņu izvēlos, jo viņš ir stingrs, viņu nav bail mētāt pa kajaku, nav, teiksim tā, ļoti skanīgs ar laku, un tādēļ arī piedos visādus krūmus, un vēl sazinu, ko, ja kaut kur trāpīsies un ielīdīsim. Kajuku es esmu sariktējis, salicis mantas, visu tā, it kā es domāju, ka man būs ļoti ērti. Ja kaut ko vajadzēs mainīt, tad pamainīšu, bet tagad jāsasienās un došos upē. Anda mums laidīsies ar šādu te uzparikti. Viņa ir smagāka sanāk ar visu motoru. Somiņa nokrita, somiņa krēsls, kaste, viss vienā. Sanāk nedaudz smagāks dampis, bet arī lielāks, stabilāks var salīdzināt. Tad Savage Gears un tur ir Galaxy Cruise kajaks. Galvenā atšķirība, šis ir vieglāks, teiksim, krietni aizaugušām vietām, ļoti seklām vietām, ļoti zarainām, kokainām, vēl sazinu ko. Šis jau tāds diezgan stabilāks variants, bet arī pagājušo gadu daudz, kur ir būts, testēts, brauks, peldēts un ļoti labi strādā. Tā, es sēdīšos iekšā, lai varu noskrot kājas uzreiz. Tā, tīkliņu pārlikšu otrā pusē. Ok, labi. Nu. Nomazgājam kājas. Nokritam. Redzat, viņš ir stabils. Kā var sēdēt uz vienas. Nu, es nezinu, kam tur jānotiek, lai ar viņu iegāstos iekšā. Bet viss. Mierīgi var apsēsties no sāna. Nevajag kaut ko vēl domāt, kā tikt iekšā, vai vēl sazinu ko. Ērti iesēsties, kājas noskoloju, lai nav dubļi ļoti lieli. Un principā var doties makšķerēt. Labi. Priekšā ir pirmā krācīte. Priekšā pirmā krāce. Nu labi, krācīte priekšā. Maziņa krācīte. Ērti, ļoti ērti. Pilnīgi var apstāties krācas vidū un stāvēt. Akmenis liels. Ir uzsēdos uz riņķi, uz riņķi.
Ir pirmā jautrība. Nu, re. Re, ka tomēr var iekrist. Oh. Labi. Tā. Paņem kasti. Bet, nu re, ja tu uzsēdies uz akmeņa un paliec ar sānu, viss, apgāzties tad ir ļoti viegli. Patiesībā. Bet, nu redz, uz rēbes ir līdzi paņemtas. Jā. Kas? Jā, labi ielikt. Ok. Un nekā viņa var pacelt mierīgi arī slapju. Nekā, ja kaut cik kaulos bēgs ir, tā iztecinam un liekam atpakaļ. Nē, nu, labā lieta tāda, kad ir silti, ir visas kameras lielā mērā palika uz vietas, nekur pēc kamerām nevajadzēja nirt pakaļ, kas jau ir labi. Putniņi čivina. Es esmu palicis sauss un apratis aptuveni, cik tālu var liekties. Nu, tā. Jābūt uzmanīgam, jāpierod. Un neķerās neviena sopīte. Bet nu, mēs jau tikai pusstundu vēl makšķerējam. Kājeciņš slīd ļoti labi. Ar vienu roku var airēties. Es tagad iebraucu zaros, gribēju apstāties. Tā. Iztumšos ārā un viss vienu rociņu. Un mierīgi, bez problēmām var airēties ar vienu roku. Ļoti, nu, tādā ziņā tāliem gabaliem kaut kādiem ļoti labi piemērots būs. Varēs airēties un priecāties par to, cik labi slīd uz priekšu. Laikam jau apkārt pa zemi būs jāvelk. Dabūju abas lajas, dabūjuši pāri. Un jāmēģina neiekrist iekšā ūdeņu, iekāpt iekšā savā kājeciņā. Nu ne, un galvenais plus visai tai kajaku štelei un padarīšanai ir tas, kad pāri šādiem te tikt sanesumiem ir ļoti grūti ar jebkādu citu peldrīku. Ar kaut kādu lielo piepušamo gumijas laivu ar motoru grūti. Vienīgais vēl ir sups, vai tie piepušamie tie, kur sēž iekšā ar pleznām, ar tādiem arī varētu. Tev viss kārtībā? Jā? Ok.
Tā, es tevi apsveicu ar peldēšanas sezonas atklāšanu. Es vēl runājām, ka no šitā kajaka nekad neesmu iekritis, tur iekrist nevar. Es vienkārši sēžu, vienkārši teikšu, ka šī. Tikai tas jau nu tas jau arī nekrāsties. 1-1, jā? Līdzināt rezultāts. Man liekas, tev tur bija tikai pusīte. Tas arī. Lūdzu. Jā, uzlikšu. Tas par to, kas jau nepadomā. Skatāmies no gaišās puses. Vismaz kajaks neapgāzās. Tas ir stabils. Tas ir stabils. Es teicu, ka viņš neapgāžās. Tā. Pusdienu piedāvājumā ir spilvas pupiņas meksikāņu gaumē, meža gaļas konservs, nu, un brīmusiņš, ugunskuriņš, maziņš, deglītis. Un gaidam, kad uzvārīsies. Jā. Tas ir tavs sponsors? Jā, vispār, ja godīgi, tad tas... Andai arī ir sponsori. Man ir sponsors šodien Outfish. Ar kājieciņu Andai ir sponsori Karble. Jā? Sponsori, pagaidē. Es nodarbojos ar makšķerēšanu, ar ko tu nodarbojies? Kā tur bija? Kas tas tāds bija? Kāmaniņu sports. Tu kaut ko par tiem OnlyFaniem runāji, bet labi, okei, tas tā. Labi. Pusdienas mums gatavas. Zupiņa. Anda ir parūpējusies par saldo, bet tas, laikam, pēc tam būs. Mums labu apetīti. Jūs gaidat, ka būs zivis, nevis peldēšanās. Par to, ko darīt ar traukiem. Tā nedarīt. Tā darīt nedrīkst. Un ļoti daudzi tīpaši ir gaujā. Un tādās daudz kajakojamajās upēs, kur cilvēku ir daudz. Šis te ir klasisks skats, kad vienkārši nomet un atstāja. Ja tev ir vietiņa, kur viņu paņemt, tad tev ir arī vietiņa, kur viņu aizvest. Cilvēki, mīļie, nu ieliekam maisiņā. Nu šie nav sponsori, bet varētu būt. Red Bull saņemās. Roli garšīgi, nu tikai, jā, jau maz palicis. Domāju, nepaliks. Ir silti. Te aizvējā ļoti silti. Drēbe žus. Priekšā ļoti skaists līcītis. Tāds padziļš izskatās ar seklo maliņu. Es mētāju vardi. Un nemiņas no zivtiņas. Ūdens ir augsts. Neesmu paņēmis līdzi termometru. Bet, nu, stipri siltāks par 5-6 grādiem gan jau, ka nav. Jautājums vai vispār kaut kādas līdekas noteikti ir. Ir tā, it kā kaut kādas tās līdekas, kuras sāk ātrāk nākt. Bet kopumā... Ola! Ir! Nu bija skaista zivtiņa. Super! Nemaz nepiecirtu ar visu runāšanu. Pirmā zivs. Pirmais konteksts šodien. Tas jau ir labi.
Beidzot, pirmā zivtiņa laivā. Maziņa, līdeciņa, bet atklājāmies. Bet esam atklājušies. Izskatās jau pāris, kaut kas ir vēderā. Nu, re. Ir. Beidzot. Līdz. Vismaz kaut kas. Vēl vajag. Sūti mammu. Viņa pakaļ laivā ielesa. Laidies projām, aiziet. Bija vēl viena līdeka, tur patās blakus. Un diezgan plaši, šitā bija, liela. Šitā bija liela. Jā, taurumi. Sakos džirks. Normāli iekos. Pilnīgi jauns no Lucky John. Arau džerk. Stipnieks. F. Peldoši. Labi ieblieza. Divas pēc kārtas. Ir. Tam jābūt sapalam. Tas ir asaris. Trakais asaris paņēma sapalu vietā. Oi, kas dzukšs vēderiņš. Pilnīgi nobadiņš izbadējies. Labi, nav ilgi laika ar te priecāties. Aha. No. Naču. Labi āķi. Iekšā lūpā. Aiziet. Ieprojām. Ne tevi man vajadzēja. Hop. Pieturēšos bišķiņ šeit. Tur gribu uzmest. Hop. Tāpēc ir veidersi. Ar veidersiem var mierīgi operēt. Kāds labs ņēmiens bija. Ļoti labs ņēmiens. Pa kātu. Kur jāizmet? Jā, sapaliņš. Labs sapaliņš, šās neslikts. Palītis. Apalītis. Nu, paņemsim bez uzturamā tīkliņā. Ap. Āķīši labi ieķērās, ļoti smuki. Tā. Nu neko, laidīsim vaļā skaistulīti. Ieku un aiziet ar vienu roku. Iekšā un kāpjam pa viducīti. Tā. Viss. Ir. Tas mums ir. Sapaliņš. Ir sapaliņš. Yes. Ļoti labi. Jā. Laiž vaļā. Jau paprāvs. Jau paliels šitas ir. Opa! Yes! Skaists sapaliņš. Nu, šis ir tiešām kolosāls.
liels. Sagaidījām. Vakars sāka kustēties vairāk kukaiņi, parādījās arī kaut kāda kustība uz ūdens augšējā slāņa, kāds kaut ko lasīja nost, un lūdzu, ir sapaliņš. Nu, es tā varētu teikt, kaut kur pie 50 centimetriem, tūlīt tās nomērīs. Smuks. Tāds labs 47 centimetri, un laižam vaļā. Aizgāja kā torpēda. Sapalam garšo Jackal Chubby Silent. Skaists māneklītis, jau pagājušo gadu ļoti labi mums strādāja. Un šogad arī. Kur tad viņš paņēma? Te ir straume. Un te ir tā sašaurinājums upes, straume. Un tieši te, šajā te vietiņā, skaisti iemetu. Čik. Un pavilku no turienes laižoties leju un paņēma. Tieši te, kur tāda astroma veidojās, tur viņš stāvēja, gaidīja, atpūtās, un mēs viņu piemanījām. Viena ir galā. Pēdējais metiens, tā kā mēģināju tādā skaistā astromītā iemest ar domu, ka būs sapaliņš, bet nedabūju. Dabūju iemest zālēs, un nevarēju dabūt ārā, vajadzēja pa straumi uz leju nolaisties. Nu, mēģināsim dabūt augšā pret straumi, paskatīsimies, nu kā viņš pret straumi iet. Mierīgi, bez problēmām, uzrāva pret krācīti. Nekā, viss ir kārtībā. Īsumā par jauno kajaku. Ja tu esi tīzls, iekrist var. Es esmu tīzls, es iekristu. Viss ļoti vienkārši. Netaisam figūrus, es arī īstenībā tur krācē izdomāju kaut ko tur griesies uz riņķi, vēl uz akmentiņa uzsēsties. Nu, tā nedaram, tā nevajag darīt, nemācamies no manis. Citādi ļoti stabils un atlikušajā dienā nebija sajūtas, kas iegāzīšos, pat tur iekāpu vienkārši no krasta ar kājām, pusstāvus iekšā kajakā bez problēmām. Viegls, var pārvilkt, pārnest un izdarīt visu, ko gribās, ko vajag. Par zivīm kaut ko noķērām, bet tā pirmā siltā diena, pāris sapali, viena līdasiņa, pāris līduku ņēmieni, ar to pietiek, ir pavadīts labi laiks, kārtīgi strādā pleci, vingrojam, sportojam, makšķerējam, un tad jau tiekamies nākamajos raidījumos.